neapstiprina apsardzes instrukcijas kā tādas un neapstiprinās dokumentus, kurā būs teikts, ka atskanot ugunsdzēsības signālam nav jāevakuējas. Līdz ar to jautājums, protams, paliek atklāts par to, ko pirmīt mums šeit studijā sacīja Maksimus pārstāvs, apgalvojot, ka šī instruktāža ir tikusi saskaņot. Bet vairāk būvniecības speciālisti kritiski vērtēja to, ka būvdarbus bija atļauts veikt uz jau pabeigta lielveikalu jumta. Būvvaldes padomē gan par projektu sadalīšanu kārtās jautājumu neradās. Par to, kā būve tapusi, stāsta Matīs Arnicāns. Dokumentu kārtošanu lielveikala un 12 stāvu dzīvojamās mājas celšanai attīstītāji sāka 2009. gada pavasarī. Vasarā būvvalde apstiprināja skiču projektu. Pēc tam arhitekti no biroja KUPS izstrādāja tehnisko projektu un kompānija HND grupa būvkonstrukciju daļu. Tā kā šī bija sabiedriski nozīmīga būve, arhitektu un konstruktoru darbam veica ekspertīzes certificēti speciālisti. 2010. gada vasarā attīstītājs vērsās būvvaldē ar lūgumu vispirms ļaut celt Maksima lielveikala daļu, bet māju un zaļo zonu uz jumta ierīkot vēlāk. Būvvalde izvērtējusi saskaņoto projektu un arī šos apstākļus no pasūtītāja puses, kas skar ekonomiskos jautājumus, piekrīt nodalīt no projekta otro kārtu. Tas otrai kārtai ir pārskaņojams projekts, un līdz ar to arī atsevišķi būs saņemama būvatļauja. Šobrīd tātad pasūtītājs vēlās realizēt un saņem būvatļauju tikai pirmajai kārtai, tas ir Tirdzniecības centra jaunbūvei Priedēnas ielā 20. Iebildumu nav, jā, paldies. Būvvalde nolēma, ka izmaiņas atbilst vispārīgajiem būvnoteikumiem. Mēnesi vēlāk attīstītāji saņēma būvatļauju un sāka celtniecību. Dažus mēnešus pirms lielveikala nodošanas lietošanā aizdegās jaunbūves jumts. Būvnieki pieļāva ļaunprātību vai neuzmanīgu smēķēšanu blakus mājā. Vairāk būvinženieri apliecina, ka uguns var pasliktināt būvmateriālu īpašības, taču darba ģenerāla uzņēmējs RNR sliecas uguns ietekmi izslēgt. Uguns laikā tika bojāts un nodega tikai pati virsējā kārta. Tā kā tas tika konstatēts un pēc būvuzraugu un konstruktoru rīkojumu mēs tikai atjaunojam šo virsējo kārtu, netika konstatēti bojājumi. Ne betona panelī, ne konstrukcijās. Darbi turpinājās un 2011. gada rudenī Maksima jaunais lielveikals tika pabeigts. Būvvalde to pieņēma atbilstoši praksē, nekādus pārrēķinus paši neveicot. Būvvaldē izvērtējot iesniegto dokumentāciju, kur visi atzinumi bija savākti un tehniskie noteikumi bija izpildīti, nebija pamata uzskatīt, kad pat nav tiesības iejaukties certificētu speciālistu darbā un pateikt, ka viņš ar savu certifikātu ir nepareizi izrēķinājis kaut ko. Pagājušā gada rudenī būvvalde izdeva būvatļauju otrajai kārtai 12 stāvu dzīvojamajai mājai un atpūtas zonas un rotaļa laukuma ierīkošanai uz jumta. Neviens mums pirms tam nestāstīja. Kad ieraudzījām plāksni ar plāniem, tad uzzinājām, visi bijām šokā. Nekāda iedzīvotāja aptauja par to netika rīkota, jo būvvaldes ieskatā projekts būtiski nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus, nesamazina viņu īpašumu vērtību un neietekmē vidi. Pēc lielveikala sagrūma vairāki acu liecinieki izteikušies par plaisām un apmetuma drupšanu jau vairākus mēnešus atpakaļ. RNR, kas būvēja bija devuši 2 gadu garantiju, kas šomēnes beidzās, noliedz, ka ēkā būtu nopietnas problēmas. Vienīgais, kas varētu būt, kad deformācijas šūs krāsojums nolupis atsevišķās vietās, bet tas ir tiešām tīri vizuāli, kas arī tika salabots. Augustā objektā bija pašvaldības būvinspektors, kurš neko aizdomīgu nesot pamanījis. Nav iespējams pie katra objekta katru dienu aizbraukt. Līdz ar to mēs braucam izvērtējot objekta nozīmīgumu, un, kā jūs esat, šajā objektā mēs nesen bijām bijuši, un nebija nekas tāds konstatēts, viss bija atbilstoši būvprojektam, bet vēl nebija sākti šie konkrētie darbi. Piesauktie darbi ir Maksimas jumta apzaļumošana, kas iespējams veicināja jumta salūšanu. Būvuzraugs gan apgalvojas, ka otrdien, 2 dienas pirms nelaimes, viss ritējis pēc plāna. RNR apgalvo, ka jumts nebija pārslogots, neraugoties uz to, ka lietus varēja uz jumta izklāto substrātu padarīt vairāk kārt smagāku. Kādi ūdens uzkrājumi tur nevar veidoties, notikas sistēmas tur ir. Jāatzīmē, ka kompānijas RNR atbildīgie darbinieki vairākas dienas neatrada laiku, lai atbildētu uz jautājumiem par projektu, aizbildnoties ar lielo aizņemtību.
Izrādās, ka attīstītāji nemaz nevarēja rotaļu laukumu necelt. Pilsētas apbūves noteikumi paredz, ka daudz dzīvokļu mājām tāds pienāks. Šajā gadījumā, acīm redzot, lai iegūtu tā saukto anchor nominieku Maksimas veidolā, izvēlēts šāds unikāls risinājums arhitektūras gada balvas ieguvējs, no kura tagad pāri palikušas drupas. Traģēdijā sabrukušā lielveikala Maksima attīstītāja bija kanādiešu Homburg grupas uzņēmums Latvijā. Tas līdz šim bija pazīstams kā aktīvs savu interešu aizstāvis un labētājs politiķu vidū. Tieši Homburga interesēs esot uzrakstīts jaunais būvniecības likums, ierobežojot sabiedrības iesaistīšanos un liedzot valstī uzraudzīt būvprojektus. Ar ko Homburga pārstāvi tikušies un kuri, zinām, Latvijas politiķi tālāk lobējuši kanādiešus, to pētīja Linda Bagone. Pirms pāris mēnešiem sabiedrībā skaļi iezīmējās kanādiešu uzņēmumu Homburg nosaukums. Tas bija saistīts ar šo te topošo pārtikas veikalu Mežciemā. Pērn augustā projekta attīstītājs Homburg Bikernieku Properties saņēma būvatļauju. Taču problēma radās brīdī, kad apkārtējo namu iedzīvotāji saprata, ka lēmums par veikalu celtniecību ir pieņemts bez viņu ziņas. Viņi par to uzzināja vienu no apsaimniekotāju, kas kāpņu telpās bija izlīmējis informatīvus plakātus. Tajā brīdī viņi saprata, ka nav notikusi arī publiska apspriešana. 1 miljonu eiro. 3 Mežciema iedzīvotāju būvatļauju apstrīdēja tiesā. Likums paredzēja, ka uz to brīdi projekta celtniecība jāpārtrauc. Par to neapmierināti kļuva attīstītāja Homburg Bikernieku Properties. Cilvēki sāk saņemt vēstules, kurās uzņēmums solīja piedzīt no viņiem zaudējumus par dīkstāvu 1 miljonu latu apmērā. Līdzās tam Homburg Bikernieku Properties direktors Džeims Torpējs sāka aktīvi lobēt savas intereses politiķu vidū. To atklāja arī de facto rīcībā nonākušais decembrī notikušo sarunu ieraksts. Tajā Torpējs iedzīvotājiem neslēpj, pat lepojas, ka pazīst ietekmīgus varas pārstāvjus. I've met the Prime Minister twice. I haven't met the Minister of Economy. He doesn't meet me yet. Esmu ticies ar premjerministru 2 reizes. Neesmu vēl saticis ekonomikas ministru, bet ekonomikas ministrija kontrolē šo procesu. Pavļuts ir ministrs, tad ir Vjačeslavs Dombrovskis. Viņa komiteja pāraug šo lietu. Mēs tikāmies ar viņu. Vēl mēs tikāmies ar tieslietu ministru, jo tieslietu ministrija administrē būvniecības likumu. Mums bija kādas 2-3 tikšanās. Protams, ka klāt ir bijuši arī vairāk citi cilvēki. Bet divatā sasaticies? Arī tā ir skaita divatā. Kurā vietā? Man tagad grūti pateikt. Esmu pie manas komisijas. Saeimas telpās, ja? Jā. Ja es pareizi atceros. Tobrīd Saeima izstrādāja jauno būvniecības likumu. Tobrīd vēl Saeimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Dombrovskis atbalstu Homburgu skaidroja ar bailēm, kā ārvalstu uzņēmums varētu Latviju pamest. To publiski nav slēpis arī pats Torpējs. Es esmu ieteicis Latviju pēdējos 20 gadus, kamēr darbojos Baltijā. Kopš krīzes mēs ieguldām naudu Latvijā, bet mums radusies problēma ar pašreizējo likumdošanu. To, kā tiek izsniegtas būvatļaujas. Nav droši ieguldīt naudu Latvijā, jo nav iespējams aizsargāt savu būvprojektu. Taču cik godprātīgi ir bijuši paši kanādieši? Laikā, kad lobēja savas intereses, Torpējs nemitīgi uzturējās Latvijā. Šobrīd joprojām neviens no pārstāvjiem neesot atbraucis. Visi bija iesaistīti citās lietās. Mēs šobrīd cenšamies saprast kopainu, kādus soļus spērt tālāk. Notikušais mūs pamatīgi pārsteidza. Tagad mēs runājam ar juristiem, būvniekiem, lai saprastu, kas notiek. Tikai pēc tam mēs varēsim darīt visu iespējamo. Mēs necenšamies slēpties. Mēs tiešām bijām šokēti. Homburg grupa pagaidām neturpinās Zoltūdas projektu 2. kārtas būvniecību jauno 12 stāvu dzīvojumu ēku, kamēr nebūšot noskaidrot notikušās traģēdijas apstākļi. Tajā pašā laikā Homburg mēdījos bija izplatījuši ziņu, ka blakus esošo jaunceltni nevar nojaukt, ņemot vērā hipotēku, kuras vērtība ir vairāk miljonu latu. Ja ēka tiktu nojaukta, šie līdzekļi būtu jākompensē. Savukārt par projekta daļu, kurā atradās lielveikals Maksima, hipotēkas nav.
Mums šobrīd ir jāsaprot, kas notiek, kādas kļūdas ir pieļautas. Tostarp jāpārliecinās, vai šī dzīvokļu ēka ir droša. Mēs runājām ar apdrošinātājiem, būvniekiem un arhitektiem, lai saprastu, kā novērst iespējamās problēmas, lai nenotiktu vēl kāda traģēdija. Šobrīd mēs visi esam apturējuši, tikai pēc tam izlemsim par tālāko rīcību. Taču šeit vietā ir jautājums, vai Homburga interesēs tapušais jaunais būvniecības likums nebūtu jāpārskata. Ja reiz ārzemju investors tomēr nespēja apzināt visus riskus, lai šāda traģēdija nekad nebūtu notikusi. Kamēr policijas izmeklēšana vēl ir lietisko pierādījumu vākšanas fāzē, būvinženieri jau izdara pirmos slēdzienus par traģēdijas iemesliem. Vairāk speciālisti pēc fotogrāfijām saskatījuši iespējams kļūdas projektā, taču netiek izslēgta arī celtnieku nolaidība. Bez jautrības policijas minētajām notikušā versijām izrādās ir arī ceturtā. Turpina mūsu kolēģi Matīs Arnicāns un Ilze Nagla. Pie pirmajiem secinājumiem par lielveikala sabrukšanas iemesliem nonācis projektētāju nolīgtais eksperts Valters Celmiņš. Viņš atzīmē, ka pie traģēdijas varēja novest pirmkārt jau lielveikala projektā veiktās izmaiņas. Metāla kopnes jeb sijas starp kolonnām, kas tur jumta pārsegumu, nav viengabalainas, bet dalītas un saskrūvētas kopā. Sākotnēji būvkonstrukcijas sadaļas autori bija uzprojektējuši kopni bez savienojumiem. Pareizu, normālu kopu 16 metru garu. Tad, pēc projektētā informācijas, kopnes izgatavotājiem ir parādījusies doma kopni taisīt no divām daļām. 8 un 8 metri. Un savienojums ir kopnes vidū. Bultu savienojums. Šis savienojums nav rekomendēts. Spriežot pēc bildēm, Celmiņš secina, ka konstrukcijas plīsušas tieši skrūvju vietās. Uz to, ka šāds savienojums varētu būt bijis vājais posms, norāda arī citi inženieri. Tajā skaitā Somijas kompānijas Raktek Solutions galvenais inženieris Igaunis Tomas Skaljas, kurš pauž, ka skrūvju skaits nav bijis pietiekams. Pēc projekta maksimālais skaits bija 10. Lielveikala būvkonstruktors Ivars Sergets apgalvo, ka pārprojektēt konstrukcijas nācās tāpēc, ka to ražotājs Vikom Industrija nav spējis piegādāt vienlaidus sijas. Stiprinājumiem gan vienalga noslodze bija jātur, apgalvo Sergets. Arī arhitekta firmas Kups pieaicinātā eksperta aprēķina liecina, ka skrūvēm jeb bultām tik ātri nevajadzēja trūkt. Tomēr ir kaut kādi vēl citi faktori. Vai neatbilstošs bultas skrūvs, vai pārslogošana. Metāla konstrukcija liceja pārstāve teica, ka visai skrūvju partijai bija nepieciešamie dokumenti. Arī ģenerālceltnieki RNR, kas uzsver, ka izmaiņas konstrukcijās projektā veiktas pirms viņa nolīgšanas, noliedz nekvalitatīvu materiālu izmantošanu. Šobrīd mēs vēl joprojām neesam atklājuši nekādu citu atkāpi no tā, kā tika veikti darbi arī saistībā ar slodzēm, visām apzaļumošanām, kas tika veikti uz jumta, visu citu. Mēs liecamies domāt, ka tās varētu būt nesošo konstrukciju problēma. Neskaitot šīs kļūdas būvdarba laikā, policija izvirzīs versiju arī par pārkāpumiem objekta projektēšanā un uzraudzībā, un arī par kļūdām jumta seguma papildināšanā ar dažādiem materiāliem. Tomēr iespējams pastāv arī ceturtā versija par to, kāpēc Zolotūdē notika lielveikala sabrukšana. Un tā ir saistīta ar ēku būvniecības secību un nepietiekamo ģeotehnisko izpēti. Būvniecības eksperts Sergejs Mērovics pirms dažiem gadiem bijis pieaicināts kā eksperts šīs Maksimas celtniecības laikā, jo pagrabstāvā plūdas iekšā ūdens, bet augšstāvi tobrīd vēl nebija uzcelti. Zem Maksima bija tāda kā dzelzbetona plātne, visa, vai viņi bija ar ribām vai ar sijām, es to neņemos tagad spriest, pārāk laiks ir pagājis, un zem kolonām, acīm redzot, bija vēl kādas tā saucamās pēdas, uz ko atbalstās. Tad labi, stabili turās uz... Tas bija labi stabili, viss tas ir kārtībā, bet blakus būvējot šo milzīgo daudzstāvu ēku, tas ir milzīgs svars uz grunti.
Un arī pat tad, ja viņš ir balstīts uz pāļiem vai uz dzelzbetona plātni, vienalga, viņš